Jau veselu gadu iebraukt Valmierā kļuvis daudz patīkamāk. Rīgas iela ir pati galvenā pilsētas iela, kur principā arī katru dienu brauc vislielākais transporta līdzekļu skaits. Ikdienā ap 6000 automašīnas. Un, kad pašvaldība lēma par šīs Eiropas naudas investēšanu, tad pirmais lēmums bija tāds, ka mums ir jāsakārto visas pilsētas maģistrāls, lai pilsēta kļūtu aizvien vairāk pieejamāka ne tikai valmieriešiem, bet visiem, kas brauc uz Valmieru, strādāt, atpūsties, mācīties. Būvdarbi bijuši jāpacieš pusotru gadu, jo Rīgas ielas rekonstrukcijas projekts, ko administrējusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra, līdz šim ir apjomīgākais un sarežģītākais brauktuvju pārbūves projekts. Pilnībā tika atjaunots viss, kas atrodas zem zemes, visas komunikācijas, palielināt kravnesība ielai, līdz 1,5 metra dziļumam tika nomainīta visa grants, asfalta segums 3 kārtās un papildus tam ielas apgaismojums pilnīgi no jauna, trotuāri un abās pusēs arī veloceliņi. Lai uzlabotu satiksmes drošību, 2 sarežģītākajos krustojumos izbūvēti rotācijas apļi. Citur pievienotas papildu nogriešanās joslas un luksafori, kā arī ierīkotas drošības saliņas un apgaismotas pārejas gājējiem. Tad, kad ir vēl silts laiks, tad vislabāk patīk braukt ar velosipēdu. Iepriekšējais segums jau tiešām bija nolietots, braucējiem nepiemērots, ar augstām apmalēm. Šobrīd, kā jūs redzat, ir ļoti skaists 2 krāsās sadalīts veloceliņš un gājēju celiņš. Uz minētās ielas negadījumu skaits ir samazinājies un arī pārkāpēju skaits ir samazinājies. Mums tieši bija mērķis panākt to.